Esiet sveicināti trešdienā, un kā vienmēr šajā laikā kopā ar jums Talsu televīzija. Šodien mūsu raidījumā skatieties. Vienā no 100 Saeimas krēsliem sēdēs arī talsinieks. Vilki nodara zaudējumus zemniekam Īves pagastā. Topošās šuvējas atrāda savu 2 mēnešu veikumu modes skatē, un Talsu valsts ģimnāzijā ar rudenīgi krāsainiem dzejoļiem tiek piepildīta dzejas kārba. 11. Saeimas vēlēšanu partiju sarakstos netrūka kandidātu arī no Talsu novada. Tāpēc tagad katram mandāta tīkotājam ir iespēja izvērtēt, cik populārs un ieredzēts bijis ne tikai Talsu, bet arī visas Latvijas vēlētāju acīs. No Kurzemes apgabala kandidējušo vidū parlamentā nākamos 3 gadus sēdēs arī Sijā Jaunalko valdes priekšsēdētājs Edmunds Demiters. Bet kā tad paši kandidāti vērtēja savas partijas rezultātus ārkārtas vēlēšanās? Šajā gadījumā balsojums bija par ideju un par Zatlera kungu, kas šo ideju šobrīd nes. Mēs uzskatām, ka rezultāti ir labi, jo, ja ņem vērā to bezprecedenta antireklāmas kampaņu, kāda tika masmēdījos vērsta pat vēl pēdējā vēlēšana dienā. Vēlēšana rezultāts ir ļoti apmierinošs. Protams, viņš varēja būt daudz labāks, ja Zatlera kungs būtu iesaistījies vienotībā. Neskatoties uz šo nomelnošanas kampaņu, kas ilga šos 3 mēnešus, es tā arī plānoju, ka tik daudz vietas mēs varētu dabūt. Centrālā vēlēšana komisija ir apkopojusi arī vēlētāju ievilktos plusus un svītrojumus no visiem 1027 iecirkņiem. Lai gan kandidāti no mūsu novada ir pārstāvējuši arī citus partiju sarakstus, tomēr tā kā Saeimā tiks pārstāvēts tikai 5 partijas un partiju apvienības, tad apkopojām tikai tos mūsu puses parlamentā iekļūšo partiju kandidātus, kuri startējuši no Kurzemes apgabala, un vaicājām viņiem, kā viņi vērtē savus plusus un svītrojumus gan savā novadā, gan visā Kurzemē. Es uzskatu, ka ņemot vērā, ka faktiski lielākais balsotāju skaits ir Liepāja un Liepājas apkārtni, kur ir tomēr diezgan daudz krievlodīgie iedzīvotāji, tad tas nav nemaz tik slikts rezultāts. Proporcionāli rēķinot šo attiecību, man nav tur, es domāju, diži iemesli, par ko uztraukties. Tie rezultāti, es domāju, ka ir diezgan labi. Jo par kuru kandidātu nepazīst, cilvēki mēdz viņu izsvītrot. Nepopulāri lēmumi, kas teiksim, tik virzīti varbūt novaddomēt, bet tā konkrēti izvērtēt man pašam ir ļoti grūti. Katrā ziņā iepriekšējās vēlēšanās man Talsas novadā bija vairāk svītrojumu. Topošais mandāta turētājs Edmunds Demiters uzskata, ka Saeimā varētu darboties arī komisijās, kas saistītas ar tautsaimniecību un ekonomiku. Tāpat viņš sola talsniekiem būt pieejams arī darbojoties parlamentā. Vismaz reizi vai 2 reizes mēnesī būšu sastopams Talsos konkrētā vietā, konkrētos laikos, lai ikdienā uzklausītu iedzīvotāju vēlmes, jautājumus, ierosinājumus. Šobrīd Zatlera reformu partijai aktīvi norit sarunas par koalīcijas veidošanu. Demitera kungs pauž viedokli, ka viņa prāt partijai vajadzētu strādāt koalīcijā ar Vienotību un Nacionālo apvienību. Man grūti saprast, kā Zatlera reformu partija un Vienotība varētu darboties Saeimā ar Saskaņas centru, ņemot vērā Saskaņas centra ekonomisko programmu, jo varam teikt, ka šādas ekonomiskās programmas praktiski nebija vispār. Uzņēmējs uzsver, ka jūtas gandarīts par vēlētāju dāvāto iespēju un atklāja, ka tik daudz politiskās retorikas, cik viņš ir dzirdējis pēdējo 2 mēnešu priekšvēlēšanu laikā, nav dzirdējis visā savā mūžā, un viņam kā biznesa pārstāvim pie tā būšot grūti pierast. Daci Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Kamēr partiju vilki vēl strīdas, kurš ar kuru spēs sastrādāties, tikmēr Īves pagastā īstie meža sanitāri apdraud lopu ganāmpulkus. Zemnieku saimniecība Vagast pēdējo dienu laikā ir zaudējusi jau 2 savas brūnaļas. Ja Pērle tikusi sveikā ar vieglu izbīli, kopā ar citām var atkal gremodam staigāt pa ganībām, tad ciltsmāsai brūnaļai pagājusī nakts izrādījusies liktenīgi pēdējā. Izslaucam govis, dzinam ārā govis. Dzinot govs mājās, tad ārā uz ganiem redzam kraukļi. Pienākam klāt, viens lops noplēsam.
Jaunās un Grūsnās teles ganībās uzturās visu cauru diennakti. Tādēļ pirms iepriekšējā vilku apmeklējuma, kuru rezultātā zaudēta pirmā raibaļa un vēl viena savainota, saimnieks ganāmpulku no meža pļavām sadzinis tuvāk mājām. Diemžēl plēsoņām tas nav izrādījies šķērslis. Te ir cīniņi pēc, un tad viņi nokoduši, un te viņi te ir izlaiduši zēnus, un te arī piebeiguši tur viņiem. Te izskatās, ka vairāk bijuši. Citu mēs ar medniekiem spriežam, un pēc to visu, kā viņi vienā naktī noāda apmēram, tad kaut 5, 6, 7. Mednieki skaidro, ka vilku jau pagājušā ziemā esot bijis daudz, tikai nav bijusi atļauja medīt. Tāpēc par rezultātu nesot ko brīnīties, jo pavasarī katrai vilku mātei vidēji piedzimuši vēl ap 5 mazuļiem. Atļauj tikai naktī uz gaidu, un kur tur naktī ziemā tu sagaidies vilks. Te viņi ir un te viņi pazūd, un kur tur mēs tās vasarā grūti. Lai vilku nobedītu, medniekiem jāpieliek pūles, jo dažkārt nākas ziedot pat vairākas dienas. Taču pat tad, kad tos ielēns, nomedīt izdodas tikai labi, ja 3. daļu. Tanī masīvā, kur vilki ir, aplenkt un izvilkt karodziņus. Viņš baidās no tiem karodziņiem, un viņš neskrien no tā masīva prom. Un tad zinējs iet un dzenā tos vilks un vieglāk nošaut. Par plēsēju darbībām lauksaimniekiem noteikti jāziņo. Pirmām kārtām jau mežniecībai, kura pēc tam ziņu nodos tālāk un attiecīgi rīkosies. Bieži vien ir tā, ka saimnieks neziņo nekam, ja nospļaujās un saka štruns, un gan jau būs pēc tam labāk. Vilkus var medīt no jūlija vidus līdz nākamā gada marta beigām, vai arī līdz limita izpildēji. Visā valstī ir strikti noteikts nomedījamo vilku skaits – 150. Uz patreizo brīdi jau par 45 plēsējiem mežos ir mazāk, un lielākais vairums nomedīti tieši Talsu pusē. Sievmāca viena paša siveņa vairs neredz, tad znači viņa viss sapēst ir. Un tad viņa nāk uz laukiem ārā, medīt tālāk. Kur vieglāk noķert? Cilvēkam nav jābaidās? Vēl nav dzirdējis, ka cilvēkam uzkrīt virs. Medniekam nomedīt vilku tas vairāk esot goda jautājums, jo pelēces mūsdienās var kalpot tikai kā trofeja. Taču savulaik par vilka nomedīšanu bijusi iespēja saņemt pat līdz 150 rubļiem. Citam tas interesē, citam pasaka gaļa nav, viņam tas neinteresē būtībā, bet tie kārtīgie mednieki, tiem tas interesē, lai saglabātu vairāk zvērus savā teritorijā. Domāju, ka par pelēču nomedināšanu būs kāda prēmija jāizsola medniekiem, jo savādāk interesi jau, man liekas, nevienam nebūs. Kuram tad to ādu vajag un to nevajadzīgo gaļu? Cik gatavs būtu maksāt? No 50 lati. Kamēr kungi prāto, kā labāk pelēčus notvert, saimnieks aprēķinājis zaudējumus. 2 teles, kuras būtu izaugušas par piena goviem, laktācijas periodā saražo ap 10 tonām piena. Par tonu iespējams saņemt ap 200 latiem. Tātad zaudējumi lēšami 2000 latu lielumā. Dace Mieriņa, Mārķis Šēners, Talsu televīzija. Krāsaini un neordināri tērpi, smaidīgas meitenes un defilēšana kā īstā modes skatē. Šonedēļ 8 topošās šuvējas bija gatavas atrādīt savu veikumu visiem interesantiem. Viss sācies pirms apmēram 2 mēnešiem, kad meitenes un kundzes uzsākušas apgūt šuvējas arodu mācību centrā Buts. Taču pirmsākums gan stipri bēdīgāks – palikšana bez darba un nokļūšana bezdarbnieku rindās. Īstenībā esmu priecīga par šo iespēju. Bet pirms tam strādājāt tieši šajā? Nē. Bet viss, kas notiek uz labu, tā var teikt pa jums? Jā, es beidzot varu darīt tas, kas manī sirdī tūs. Daudzām kursu apmeklētājām nācijas gaidīt līdz kursu sākumam pat vairākus mēnešus, jo grūtības bijušas ar grupas nokomplektēšanu. Daudzas kursantes ar šujmašīnu bijušas draugos jau sen, savukārt Baiba nolēmusi, ka jāpamēģina kaut kas jauns. Kāpēc izlēmāt, ka tieši jums ir jāiet šajā? Tāpēc, ka es domāju, ka man patiks, bet man nepatīk šūt. Kāpēc tā? Es nezinu, man nav pacietība tāda. Ja cilvēkam nav pacietība, tad ir grūti sašūt, jo tas nesanāk tā ar pirmo reizi. Mākslinieks var būt kā novelk, tā ir. Šuvējam tā nekad nebūs. Dace atzina, ka šūt sākusi jau bērnībā savām lēlēm. Tagad pie viņas tērpus darina arī sievietes, kuras vēlas atšķirīgākus drēbju gabalus nekā veikalu plauktos atrodamos. Pašai jau sev mazāk sanāk šūt, vairāk sanāk visiem citiem šūt. Kā jau saka, kurpnieks bez kurpēm, šuvējs bez savām ģērbu. Tas šī bija tāda lieliska iespēja. Jā. Ko mēs šodien redzējām, kas taps? Kleitas un kombinzons un mētelis.
Otrās kategorijas šuvējām bija ne tikai jāprot nošūt taisnas vīles un veidot piegrieztnes, bet arī jākārto gala pārbaudījums teorētiskajās zināšanās. Jā, mums ir arī teorijas jautājumi, 60 gabali. Par to viņas bija visvairāk pārbijušās. Praksē to var kaut ko notušēt, kaut ko aizspraust ar kaut ko, bet teorija ir teorija. Kāds ir jautājums, tādam arī jābūt pareizai atbildēji, vai ne? Skates dienā meitenes baļojās ne tikai par teorijas jautājumiem vien. Satraukumu vēl lielāku radīja arī žūrija, kura vērtēja meiteņu šūtos tērpus. Īstenībā pa 2 mēnešiem to paveikt gods un slavu Lijai. Kā jums šķiet? Un arī meitenēm gods un slavu 2 mēnešos nokomplektēt garderobi. Tas ne jau visiem tas ir pa spēkam. Kursi pabeigti un tagad visām kabatā pa apliecībai. Taču meitenes ir visai pesimistiskas, jo uzskata, ka diez vai Talsos darbu izdosies atrast. Vai jūs tagad mēģināsiet atrast darbu saistībā ar šūšanu? Ir mēģināts, bet nav. Tad ir tikai masveidā viena vīle visiem. Tā, ka viss kopumā, kur jāšuj, nav tāda vieta. Lai arī izvēlētā kvalifikācija tuvākajā laikā darba iespējas nesola, meitenes ir priecīgas, ka tapuši jauni tērpi, ar kuriem dodoties pilsētas ielās varēs būt pārliecināts, ka tāds pats nebūs mugurā vēl kādai. Dace Mieriņa, Mārtiņš Šēners, Talsu televīzija. Izrādās, ka dzejoļi var būt ne tikai uz papīra, māju sienām, afišu stabiem un mūsu atmiņās, bet arī kārbās. Par to šodien pārliecinājāmies, ciemojoties Talsu valsts ģimnāzijā. Domas, skumjas, trešdaļu teikarotes, vilšanās, kilograms sapņu, atmiņas, šķipsniņu dusmas un citas sajūtas kopā liekot, Talsu ģimnāzijā atvērta tika dzejas kārba. Tā piepildīta ar skolēnu dzejoļiem, par sajūtām, rudens krāsām un, protams, arī mīlestību. Šogad pierādījās, ka visi ir spējīgi rakstīt gan dzeju, gan prózu, jo mums bija izsludināts dzejas konkurss, jebkurš ģimnāzijas audzēknis klases stundā rakstīja dzeju. Un jūs arī redzat, ka dzeja žāvējas pašlaik un nogatavojas. Ja iepriekšējos gados dzeja apvienota paštaisītās grāmatiņās, tad šogad tā ievietota dzejas kārbā, kur kā mīļas vēstules no pagātnes glabājas šogad sarakstītie dzejoļi. Un šajā kārbiņā ir saliktas ar autora roku rakstītas rindas. 5. 8. vairāk raksta par rudeni, par sajūtām. Vidusskolēni raksta par mīlestību. Ir citi, kas raksta tad, kad viņi ir priecīgi, bet es rakstu tad, kad es esmu bēdīga vai dusmīga. Un tad par dusmām, tāpat par bēdām, par vientulību, par to, ka citi atdarina citus un nav pats. Bet ja kāds pieķēries pilspalvai, lai rakstītu, tad cits, lai vizuāli attēlotu to, par ko tad dzejā iet runa. Tādēļ literātu vidū sastopama arī Dana, kas parūpējas par darbiņu noformējumu. Vienmēr, kad es lasu vai grāmatu, vai tā ir dzeja, vai es jau iztēlojos. Un tas arī palīdz arī atcerēties. Atcerēties, kā tas ir rakstīt dzeju, aicināti bija arī skolotāji, kuriem ierodoties no atslēgas vārdiem, vajadzēja izveidot dzejas rindas, ko vēlāk uzkārt dzejas veļas striķī. Un ja tev galva ir pilna ar domām par dzīvi, tad dzejā izpausties nav nemaz tik sarežģīti, jo ir atslēgas vārdi. Ir vārdi, ap kuriem domas grozās. Ko tad jums šodien tās domas grozījās? Šodien domas grozījās ap vēju, smaidu, žūžošanu, atslēgu, un tā kā dzīve ir slēdzamas durvis, tad atslēgas vienmēr ir vajadzīgas. Atslēgas simboliskas dāvanas veidā uz skolas literātu klubu saņēma tie, kuru dzejoļi šogad iekļauti dzejas kārbā. Lai varbūt kāds, kas līdz šim dzejas rakstīšanai nav pievērsies, izpaustos arī šādā veidā, caur smalkajām dzejas rindām. Es domāju, ka tāpēc, ka bērnam vajag ļaut izpausties un nevar viņu ielikt kaut kādos rāmjos un robežās, jo viņš ir ļoti radošs. Dzejas apkopošana skolā jau ir tradīcija, tādēļ arī nākošgad tā tiks vākta, lai vēlāk būtu gan ko atcerēties, gan uz brīdi iedegtu to laiku sajūtas. Literātu jaunrades kluba vadītāja cer, ka nākošgad tradīcijai atzīmējot 10 gadu jubileju, šo gadu labākie dzejoļi tiks apvienoti arī īpašā dzejas krājumā. Paula Negriba, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija. Paldies, ka mūs atkal skatījāties un uz tikšanos piekdien!